Sveiki! Ziniet, tas jautājums, kas daudziem vidusskolā galvā, kur man īsti noderēs visa šī matemātika? Jā, tas ir labs jautājums. Ļoti bieži dzirdēts. Tā sajūta, ka tas viss ir tik teorētiski un atrauc no reālās dzīves. Šodien pamēģināsim saprast, vai tiešām tā ir. Varbūt varam atrast tos piemērus. Tieši tā. Un, lai gan varbūt tā liekas, matemātika ir, principā visur mums apkārt. Īpaši tagad tehnoloģiju laikmetā. Mēģināsim šodien dažus tos pavadienus pašķitināt. Jā. Kur tie skolas koncepti un, kas vēl svarīgāk, matemātiskā domāšana noder. Lieliski! Sāksim ar ko ļoti ikdienišķu. Piemēram, iepirkšanās internetā, sociālie tīkli, pat vienkārši kaut ko pagūglēt. Kā tur matemātika palīdz un kā nodrošina drošību? Labs sākuma punkts. Galvenais vārds šeit ir kriptogrāfija. Tā ir tā datu šifrēšana, lai aizsargātu paroles, bankas datus, visu svarīgo. Šifrēšana. Tas saistīts ar tiem kodiem, vai ne? Jā, būtībā. Un pamatā tam ir darbs ar ļoti, ļoti lieliem skaitļiem, īpaši pirmsskaitļiem. Ideja ir diezgan interesanta. Sareizināt divus milzīgus pirmskaitļus datoram ir salīdzinoši viegli. Ja jau tie ir tikai divi skaitļi. Tieši tā. Bet ja tev ir tikai tas lielais rezultāts, tas reizinājums, atrast tos divus sākotnējos pirmskaitļus ir, praktiski neiespējami grūti, pat jaudīgākiem datoriem. Un uz šīs grūtības balstās visa mūsu digitālā drošība. Nav jāzina formulas galvā, bet jāsaprot šis princips viegli vienā virzienā, grūti otrā. Pārsteidzoši, tātad aiz katra droša pirkuma internetā stāv kaut kāda nopietna skaitļu teorija, bet kā Google, kā tas milzis zina, ko man parādīt pirmo, kad es kaut ko meklēju? Tas lapas taču ir miljardiem. Arī tur, protams, matemātika. Piemēram, tas slavenais Google PageRank algoritms, vismaz tā sākotnējā ideja. Tas skatījās uz internetu kā uz tādu milzīgu popularitātes balsojumu. Balsojumu? Jā. Katra saite no vienas lapas uz otru ir kā balss par tās lapas svarīgumu. Un ja uz tavu lapu ved saites no citām jau populārām un svarīgām lapām, tad tava lapa arī kļūst svarīgāka. Tātad svarīgas lapas balsojums ir vērtīgāks. Tieši tā. Un tas viss ir piemērs, kā darbojas lineārā algebra, matemātikas nozare, kas palīdz analizēt tīklus, attiecības starp daudziem elementiem. Tā sakārto visu to milzīgo informācijas gūzmu. Saprotami, matemātika kā tāds interneta satiksmes regulētājs un drošības sniegs vienlaikus. Labi, bet aizejam no digitālās pasaules. Kā ir ar, taustāmākām lietām? Piemēram, loterijas, kazino vai pat vienkārši naudas lietas? Šeit spēlē ienāk varbūtības teorija. Piemēram, loterijās var aprēķināt tā saukto sagaidāmo vērtību. Tas nozīmē, ko vidēji varētu sagaidīt vinnēt vai zaudēt, ja spēlētu bezgalīgi daudz reižu. Un kāds tas rezultāts parasti ir? Loterijās tas gandrīz vienmēr ir negatīvs skaitlis spēlētājiem. Tas matemātiski parāda, kāpēc ilgtermiņā, kazino vai loterijas rīkotājs vienmēr ir ieguvējs. Skaidrs. Tātad izredzes var diezgan precīzi aprēķināt. Un kā ar naudas augšanu bankā? Vai, piemēram, kā izplatās vīrus, tur arī ir kāda likumsakarība? Jā, tur parādās eksponenciāla augšana. Tas ir tas pats princips. Saliktie procenti bankā nozīmē, ka nopelnītie procenti paši sāk pelnīt procentus. Tā summa aug arvien ātrāk, eksponenciāli. Tāpēc ir vērts sākt krāt ātrāk, ja? Tieši tā. Diemžēl tas pats princips darbojas arī, piemēram, vīrusu izplatībā pandēmijas sākumā, jo vairāk ir inficēto, jo straujāk pieaug jaunu gadījumu skaits. Tā ir tā pati matemātiskā līkne. Interesanti, ka pat dabā ir redzami matemātiski raksti, piemēram, Fibonacci skaitļi. Tie 1, 2, 3, 5. Jā, tie paši. Tos bieži var atrast ziedlapu skaitā, čiekuru zvīņu izkārtojumā, gliemežvāku formās. Tā kā matemātika ir visur, ja ieskatās. Tiešām interesanti, ka viens princips var aprakstīt tik dažādas parādības, bet kā matemātika palīdz radīt lietas, projektēt, būvēt, piemēram, kā uztaisa labu autolukturī vai izturīgu tiltu? Te gan neiztikt bez ģeometrijas un trigonometrijas. Piemēram, autolukturu reflektori bieži ir parabolas formā. Tas ir koniskais šķēļums no ģeometrijas. Šī forma palīdz ļoti efektīvi savākt un novirzīt gaismu vienā kūlī. Tāpēc tie tā spīd. Tieši tā.
Būvniecībā savukārt Pitagora teorēma ir gan arī ikdiena, lai aprēķinātu attālumus, taisnus leņķus, un trigonometrija, sinus, kosinus ir neaizstājama strādājot ar leņķiem. Jumtu slīpumi, ceļu pagriezieni, tiltu konstrukcijas. Un funkcijas, tās arī noder. Atceros, skolā tās daudz zīmējām. Kā nu ne? Lineārās funkcijas var palīdzēt prognozēt izmaksas vai ražošanas apjomu. Kvadrātfunkcijas stars bieži izmanto optimizācijas uzdevumos. Piemēram, kā ar noteikta garuma žogu iežogot vislielāko iespējamo laukumu. Tā ir klasiska problēma. Un ja procesi ir vēl sarežģītāki, kā piemēram optimizēt ražošanas ātrumu rūpnīcā vai, teiksim, prognozēt laikapstākļus, tur jau laikam nepietiek ar Pitagoru. Noteikti ne. Tur jau nāk tālāk augstākā matemātika. Tas, ko sauc par kalkulus, integrāļu un atvasinājumi. Tā ir, kā lai saka, pārmaiņu matemātika. Pārmaiņu matemātika? Jā. Atvasinājumi palīdz saprast, cik strauji kaut kas mainās tieši konkrētajā brīdī. Piemēram, mašīnas ātrums vai temperatūras maiņas temps. Savukārt integrāļi ļauj saskaitīt kopējo efektu laika gaitā. Piemēram, cik tālu mašīna ir nobraukusi, zinot tās ātrumu, vai cik daudz produkcijas saražots. Tātad tas ir par procesiem, kas nav konstanti. Tieši tā. Dinamiskiem procesiem. Šie rīki atvasināšana, integrēšana ir pamatā ļoti sarežģītām datorsimulācijām. Laika prognozes, jaunu zāļu izstrāde, lidmašīnu spārnu testēšana, ēku izturības aprēķini zemestrīču gadījumā, tas viss balstās uz matemātiskiem modeļiem, kas izmanto kalkulus. Tas viss liek aizdomāties, ja datori tagad tik lieliski tiek galā ar visiem šiem aprēķiniem, simulācijām, visu to sarežģīto matemātiku, vai tiešām skolā joprojām ir jēga, piemēram, ar roku risināt garus vienādojumus vai integrēt, es pat atceros, ka par to domāju. Tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums šobrīd izglītībā. Un atbilde ir jā un nē. Fokusam vajadzētu mainīties, un tas arī pamazām notiek. No tīras mehāniskas rēķināšanas uz to, ko mēs saukt par komputacionālo domāšanu. Komputacionālā domāšana. Kas tas īsti ir? Tā ir spēja pirmkārt atpazīt problēmu reālajā pasaulē, ko varētu risināt ar matemātikas palīdzību. Otrkārt, formulēt šo problēmu matemātikas valodā, izveidot modeli. Treškārt, izvēlēties pareizos rīkus, un bieži vien tas būs dators vai kāda programma, lai šo modeli atrisinātu. Un ceturtkārt, kas ir ļoti svarīgi, kritiski izvērtēt iegūto rezultātu. Vai tas ir ticams? Ko tas nozīmē reālajā situācijā? Tātad rēķināšana ar roku ir tikai tāds kā treniņš pamatiem. Jā, var teikt arī tā. Manuālā rēķināšana palīdz saprast, kā tie koncepti strādā, kāpēc viena metode dara, bet cita nē. Tas dod dziļāku izpratni, bet tas nav pašmērķis. Mūsdienās svarīgāk ir saprast, kad un kāpēc lietot konkrētu matemātisku pieeju un kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas, lai risinātu problēmas. Ne tikai akli nospīst pogu kalkulatorā vai datorā. Tātad, ja tā apkopo, galvenā atziņa varētu būt tā matemātika, ko mācās skolā, pat ja reizēm liekas, tāda sausa un abstrakta, patiesībā dod mums tos pamata blokus un galvenais domāšanas veidu, lai mēs varētu saprast pasauli mums apkārt, kas kļūst ar vien tehnoloģiskāka un sarežģītāka, tā ir kā tāda neredzama valoda, vai ne? Tieši tā. Tā ir valoda, kas apraksta ļoti daudz ko, sākot no mūsu vietāruņiem un beidzot ar dabas parādībām vai ekonomikas procesiem. Un varbūt ir veids katram sev pajautāt, vai nākotnē spēja pareizi noformulēt jautājumu datoram un kritiski izvērtēt tā doto atbildi nebūs pats svarīgāka par spēju pašam, veikt kaut kādu ļoti sarežģītu aprēķinu. Interesants jautājums pārdomām, un kura vēl mūsu ikdienā slēpjas matemātika, par kuru mēs pat nenojaušam. Paldies par šo sarunu! Paldies!